Ja skatās ap Rīgu, ir manāms, ka cilvēki gatavojās uz šī gada dziesmu un deju svētkiem, kas sāksies 5. jūlijā. Īpašs muzikālais ansamblis vārdā Magnolia Beacon ir ceļojis no ārzemēm, būt klāt tieši uz svētkiem. Mēs vairāk un mazāk no New Orleans, Amerikas, un es pats Berlīnē dzīvo pašlaik, un tur viņus arī satiku tā, un mēs tā ceļojam pa Eiropu, un tagad Rīgā, like jauki. It's been just fantastic, really nice people, and we're really looking forward to the Song and Dance Festival coming up. That's why we came all the way to Latvia to learn some Latvian music. Arī svētku devīze "Deja ir spēks" bija manāma pa Vecrīgas ielām, kur grupa ārzemes dzimuši latvieši bija salidojuši no Kanādas, Austrālijas un ASV piedalīties šī gada deju svētkos. Es pats arī esmu būtībā pirmo reizi te Latvijā, un ir vairāk tādi, kas vienkārši tikai dziesmu sāks deju, te ir devušies, un viņiem ir pirmā reize Latvijā. Arī tādi cilvēki, kuri vecāki neuzaudzēja latviešu latviešu sabiedrībā, un tad tikai caur tautsdejām, un tā būtībā ir viņa vienīgā saistība ar latviešu sabiedrību. Paši sāka iesildīties pirms ģenerāla mēģinājumiem, dejojot dančus, kuriem mūziku bija vispirms jāiemāc muzikantiem. It's a lot different than what we have at home with the jazz and everything. And we're just traveling around trying to pick up a little bit here and there and trying to figure out different music in the places we go. Un kā bija spontānā dancošana? Interesanti. Uz Toronto uz ielām tā darīja cilvēki vienkārši tā skatītos, ka viņi nesaprast, kas tur notiekās. Bet te būtībā viss normāli. Cilvēki bildē, citi cilvēki, kurus mēs uzlūdzām dejot arī, viņiem pēc dejošanas bija tāds liels prieks, viņiem smaids no auss līdz ausī. Edgars Gresti, īpaši Diena TV.